Saimnieki, laba diena! Labdien! Mani sauc Valters. Braucu un atbraucu, bet beigās vadātājs vairs neteica, kur atrodos. Mēs šobrīd atrodamies zemnieku saimniecībā Kaļķi. Tas ir Jēkabpils novada Salas pagastā. Mēs atrodamies uz salas Daugavā, kas saucas Sakas sala. Vai saimnieks arī parādīs, ko dara, ar ko nodarbojās? Es redzu daudz tehnikas, tātad lauki ir lieli. Jā, protams, ejam. Kā kļūt par zemnieku? Vienam tā ir laimīga sagadīšanās, citam apzināts un pārdomāts lēmums, vēl kādam mantojums, kas nonācis īpašumā, bet ir tādi ļaudis, kuri par zemniekiem piedzimst. Agris Stiebriņš savā senču zemēs saimnieko 3. paudzē, un viņa zemnieku saimniecība Kaļķi atrodas brīnum skaistā vietā Jēkabpils novada Salas pagastā. Uz Daugavā esošās Sakas salas vairāk kā 250 hektāru zemes. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Agra vectēvs atguva atņemto zemi un pirms vairāk kā 30 gadiem izveidoja zemnieku saimniecību. Agris lauku darbus iepazina jau kopš bērnības, nācās iemācīties arī vīru lietas, bet lauku darbus Agris darīja ar prieku, jo viss jau bija pašu. Kad saimniecību pārņēma tēvs, tad Kaļķi kļuva par pilnvērtīgu graudaugu ražotāju. Ja gribēja ar graudiem pelnīt, bija vajadzīga nopietna tehnika un zināšanas. Tika ņemti kredīti, gādāti nopietni agregāti, lielākais palīgs bija Agris, bet par mērķtiecību un apņēmību jaunais zemnieks nevar žēloties. Tika pabeigtas studijas Latvijas lauksaimniecības universitātē un pirms 20 gadiem Agris kļuva par pilnvērtīgu Kaļķu saimnieku. Ražošanas veids – bioloģiskā lauksaimniecība. Tas bija liels izaicinājums, bet ar to Agris tiek galā. Zemnieku saimniecībā Kaļķi audzē kviešus, rudzus, auzas, griķus un zirņus. Šobrīd gandrīz visa raža jau novākta, bet šo to vēl Valter to arī dabūs redzēt. Viss sakopts un kārtīgs, un vēl joprojām Kaļķos iztiek bez algotiem darbiniekiem. Visu jādara, jāprognozē un jāizlemj pašam Agrim. Nemierīgā situācija pasaulē un neparedzamie laika apstākļi šobrīd tik ļoti ietekmē graudu cenas tirgu, ka ir jārēģē zibenīgi, jāiet līdzi laikam un inovācijām lauksaimniecībā. Kā saka Agris, ar nopuņķojušos traktoru tālu netiksi un lielus plānus uz nākotni neizkalsi, jo lauksaimniecības pasaulē viss mainās katru dienu. Bet vectēva un tēva iesākto Agris turpina un noteikti turpinās. Savu nozīmīgu artavu zemnieku saimniecība Kaļķi Latvijas lauksaimniecībā dod. Par zemnieku Agri Stiebriņu jūs vēl dzirdēsiet. Saimnieki, mēs šobrīd sēžam tādā gleznainā vietā. Tur upe, griķu lauki, saimnieka māja, cienests sagatavots. Starp citu kūpu, es domāju, ka piedāvā druscitiņu. Tas būs zelīgi, jā. Vai tā doma savā saimniecībā pie lauka būvēt māju bija tāda, lai pats redzētu, kas jādara, jauno paudzi mēs redzējām iekšā, vai kā? Ka tieši šeit vajag māju būvēt. Tas ir dabiski dzīvot tur, kur strādā, sevišķi laukos, lauksaimniecībā, ka tev acu priekšā aug bizness, tas ir. Ar to rīta celšanos un visiem darbiem, taču ir tādi brīži pienāk, ka atkal jāceļās, atkal jāiet, atkal jādara. Jā, pienāk. Kā sevi uzmundrināt, nopeldies? Būtībā katrs darbs, ko izdara, viņš pēc tam vairs nav jādara. Tajā gadā. Nākamajā tas ir atkal, bet tad jau ir aizmirsies un viss kārtībā. Tāpēc nav tāda nepadarīto darbu gūzma, kad ir tāds trulais darbs, katru dienu viens un tas pats. Nē, ir tāda, ka dažas dienas viņš atkārtojas un pēc tam ir kaut kas cits. Un katra diena ir citādā. Lai veicās, un kamēr saimnieks priecājas par dāvanām, es likšu iekšā zirņus uz peķi. Tie tak savējie, vai ne? Jā, tie ir pašaudzēti. 30 gadu jubilejā es novēlu tikpat veiksmīgu turpinājumu, nezaudēt kvalitāti un augsto uzstādīto latiņu, lai Latvijas lauksaimniekiem ir uz ko tiekties un ar ko lepoties.